kaut kas ķersies? Es nezinu. Kā tev šķiet? Es te neesmu bijis, neesmu mēģinājis. Tu teici, ka šitā laba vieta ir. Nu, kaut kāda asarīša jau te ir, bet es nezinu tiešām. Klaus, tas, runājot par ezeriem, kā tev šķiet šis Usums ezers ir radies? Nu, man opa apsteidz, ka tur kādreiz, tur, kur tagad ezera vidus, bija pirts. No pirts vienu vakaru nāk ārā māte ar dēlu. Dēls ieraug debesīs ezeru nākam virsū. Sauc Usmīgs, Usmīgs. A šis jau vēl runāt nemāk. Gribēju teikt dusmīgs, pasaka Usmīgs. Ezers nokrīt pēkšņi lejā. Kā tev liekas, kāpēc? Nav nejausmas. Uzminēja nosaukumu. Ok. Bet man tās izklausās pēc pilnīgām muļķībām. Man omreiz stāstīja. Zini, kā viņi stāstīja? Ka tur, reiz sensenos laikos Goas kalna galā, ir bijusi Stalta pils. Bet ezers esot sadusmojies un ierāvis pili ar visiem tiem džekiņiem ūdenī. Palikuši tikai drupas, bet arī tās vēlāk iegāzās ūdenī. Pats tu te muļķības runā. Mēs runājam par to, kā radās ezers, nevis par to, kas notika pēc tam. Ak jā, laikam aizdomājos. Galīgi nekas neķers. Bet, Klau, tu zini elku liepu? Zinu. Tā ir tāda dīvaina mistiska vieta. Varbūt tur reiz kāds kurš zintnieks ir izsaucis kādu negaisa rituālu un tā radies ezers. Nu nē, jābūt kaut kam reāli iespējamam. Dzirdēju, ka jūs par ezeru izcelšanos runājāt. Nu jā. Baigās muļķības. Jūs laikam nezinājāt to, ka te ietek 10 upes un iztek tikai viena. Interesanti.